Mēs aizbraucam, lai iegūtu labas zināšanas dzimtajā valodā un pēc tam atgrieztos un pārveidot Latviju par tādu valsti, par kādu sapņojam. Tā saka Latvijas jaunieši, kuriem šogad ir iespēja bez maksas studēt lielākajās Krievijas augstskolās. Jau tuvākajā laikā vairāk nekā 100 jauno studentu no visas Latvijas dosies uz Maskavu, Sanktpēterburgu un citām kaimiņu zemes pilsētām. Šodien Krievijas vēstnieks Latvijā un izglītības jomas pārstāvis studentiem vēlēja veiksmi. Klāt bija arī Miroslavs Kodis. Tur ir draugi, radinieki, tur ir laba izglītība, tur runā dzimtajā valodā. Tie ir visvairāk minēti iemesli, kāpēc jaunieši izvēlas studēt Krievijā. Daži min arī profesiju izvēli. Krievijā ir lielākas iespējas atrast darbu tādas jomās, kas Latvijā nav pieprasītas. Šogad mūsu valstī piedāvātas 100 budžeta vietas lielākajās Krievijas universitātēs, bet studēt gribošo skaits bija rekordliels – gandrīz 300. Komisija izvēlēs 112 jauniešus. Septembrī viņi sāks mācības Maskavā, Sanktpēterburgā, Kaļiņingrādā, Novosibirskā, Novgorodā un citas Krievijas pilsētās. Man bija vairāki varianti, kur mācīties, bet tad es sapratu, ka Krievijā varēšu mācīties savā dzimtajā valodā, un tas ir svarīgi. Turklāt Krievijā man ir daudz draugu. Cilvēks, kurš pabeigs studijas Krievijā, saņems izcilu izglītību, pieredzinās sev pie krievu kultūras un labāk to iepazīs. Un šis cilvēks noteikti būs ne tikai savas valsts Latvijas patriots, bet arī mums labvēlīgu kaimiņu attiecību patriots. Krievijas vēstnieks Latvijā atzīst, ja pēc mācību beigšanas kāds jaunietis gribēs atgriezties Latvijā, ceļš būs atvērts. Kaut arī Krievija pilnībā apmaksā studijas un dzīvošanu, Latvijas jauniešiem nav nekādu saistību. Tomēr studentu domas ir dažādas. Vieni saka, mēs noteikti atgriezīsimies un pārveidosim Latviju, lai tā būtu vēl labāka valsts. Otri cer palikt Krievijā. Pagaidām es braucu ar domām palikt tur. Jo es jau teicu, ka es vienmēr esmu vēlējusies tur dzīvot, bet ja gadījumā man tur pavisam nepatiks, tad varbūt arī atgriezīšos un centīšos kaut ko darīt Latvijas labā. Latvijā man paliks ģimene, man paliks daba, protams, jo es ļoti mīlu Latvijas dabu. Es pats dzīvoju Jūrmalā un katru dienu eju uz jūru, tur uz mežu un tā tālāk. Galvenais, kas paliks daba. Un man ir gan pozitīvas jūtas, gan negatīvas tur par mācībām, par dažām politiskajām stāvokļiem un tā tālāk. Latvijas jaunieši dosies uz Krieviju, lai apgūtu filoloģiju, psiholoģiju, datorzinības un zināšanas, kas saistītas ar kultūru, mākslu un jaunajām tehnoloģijām. Kā stāsta konkursa žūrijas pārstāvji, nākamo studentu vidū ir ne tikai Krievu skolu beidzēji. Uz kaimiņu valstī no Latvijas brauks arī poļu un latviešu skolu beidzēji. Miroslavs Kodis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.